Vai jūs redzat? Jā, Ir redzami mani redzam. slaidi? Jā, ļoti labi redzam. Paldies. Jā, tā pārstāv otro slimnīcu. Te arī meitenes ielika varbūt tādu kopsavilkumu par dažādām iestādēm. Tā skaitā arī pēdējais, kuras esmu iesaistījies arī metodiskās vadības institūcijā, traumatoloģija ortopēdijā, kur ir vadošā loma traumatoloģijas ortopēdijas slimnīca, bet arī es, kā viens no tādiem ekspertiem, esmu piesaistīts. Un kāpēc varbūt to visu rādīt? Tāpēc, ka es esmu, kā teikt, neatraujami saistīts no Rīgas otrā slimnīcas, un līdz ar to caur dalību šajās organizācijās mēs varam arī dot pienesumu gan šīm organizācijām, gan dot pienesumu otrai slimnīcai, un caur to arī uzlabot pacientu aprūpi gan mūsu slimnīcā, gan arī valstī kopumā. Sākot strādāt, viena no tādām lietām, ko mēs izdarījām, pārskatījām mūsu tādu slimnīcas redzējumu, mainījām vizuālo identitāti, savu misiju, savu vīziju, kā arī izveidojam tādu saukli, kā mēs redzam sevi, kā mēs gribam būt. Un tas ir profesionāli, cilvēcīgi un kopā. Un šo te saukli caur tādu šīs dienas konferences prizmu es gribētu arī varbūt, kā teikt, prezentēt jums. Un, pirmais vārds ir profesionāli. Man tas vārds ļoti patīk, jo, kā teikt, es uzskatu, ka medicīnā strādā profesionāļi un mums jābūt profesionāļiem. Līdz ar to, kas zem šī vārda tādā manā redzamā iekšā ir, ka mēs savu darbu veicam, kas ir saistībā ar regulējumu. Regulējums, kurš ir ārējais un kurš ir iekšējais mūsu slimnīcas ietvaros. Respektīvi, šis regulējums, kas nosaka zināmas kvalitātes standartus, tas liecina par šo profesionālitāti, ja mēs sekojam pilnībā šiem regulējumiem. Nākamais ir procesi, kuri ir, kā teikt, gludi un tiek visu laiku gludināti un padarīti arvien efektīvāk. Un, tas, kā mēs varam viņus uzlabot, ir viens ir digitalizācijas jautājumi, kur arī attēlā redzams, piemēram, kā Ines tur izmanto digitālos risinājumus. Nākošais arī šo procesu tāda kontrole, auditēšana. Otrā slimnīca arī dabūjusi ISO 9001 certifikātu, kurš arī atjaunots vairākas reizes. Arī mums ir bijuši arī audits no Vācijas, arī operāciju zālē un saistītajās struktūra vienībās ar operāciju zāli, kā arī iekšējā auditēšana tiek veikta. Nākamais būtisks, svarīgs jautājums ir personāls. Esmu priecīgs, ka pie manis strādā tādi labi cilvēki gan sterilizācijā, gan operāciju zālē, kas ir profesionāli zinoši. Un tieši tāda personāla atbalstīšana, zināšanu iegūšana, personāla atbalstīšana, zināšanu apmaiņā ar citām iestādēm. Es domāju, ka ļoti, ļoti lieta ir. Un arī nemitīgs uzlabošanās process ir nepieciešams. Un zinošs personāls ir profesionāls personāls. Tālāk infrastruktūra. Priecājos, ka mēs esam uzlabojuši infrastruktūru. Arī prasa liels kapitāla ieguldījums, un tas varbūt ir tāds, kas reizēm gribētos vairāk un ātrāk. Tā arī sterilizācijas nodaļā esam būtiski komunikācijas mainījuši un arī plānojam vēl šajā gadā kapitāla pārbūvi un iekārtu nomaiņu. Tā kā, ja mēs gribam veikt profesionālu darbu, mums ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šī infrastruktūra arī būtu pilnībā kārtot. Tā, kas man te ir ok jāspiež? Katrīniņa atnāca man paskatīs. Jā. Jā, čau, čau. Un Kas man te ok jāspiež? tur Jā, kāds tu vienkārši. mikrofons pieslēgts. Un, protams, arī tādas ikdienas lietas kā instrumenti, ja, lai ķirurgs būtu laimīgs, lai pārējais personāls būtu laimīgs, instrumentiem jābūt labiem, atjaunotiem, pārskatītiem un pietiekamā daudzumā. Un, protams, arī aparatūra gan sākot no vienkāršām līdz beidzot ar mūsdienīgiem sterilizācijas iekārtām. Nākamais cilvēcīgi. Un tas ir tā joma, ko mēs ar
kas arī ir augošu, kā teikt, ar augošu tādu nozīmīgumu, arī jūsu konferences tam ir veltīta, un arī praksē tā arī notiek, ka mēs meklējam kādu darbinieku, kādu izvēlamies, tad apzvanām un prasam, vai normāls cilvēks. Nu, viņš to zina. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ka viņam ir šīs te, kā soft skills, jeb šīs te kompetences uzvesties ar cilvēkiem, kuri māk komunicēt, kur māk iekļauties video un komandā, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs meklētu darbā un lai mēs pieņemtu darbā cilvēku. Tā kā to es gribu uzsvērt, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un arī šeit visu laiku notiek pārmaiņas, un visu laiku ir jāpielāgojas, jo ārā situācija mainās. Ja? Tad ārā mums notiek Covid, tad ārā mums notiek karš, tad mums ārā notiek inflācija. Un tas arī rada paaugstinātu stresu arī cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka mums komunikācija jābūt vēl labākiem, vēl iejūtīgākiem, vēl, kā teikt, ar atbalstu un cieņpilnu attieksmi vienam pret otru. Un, tas ir kritiski svarīgi. Kritiski svarīgi, sevišķi ņemot vērā to, ko es saku saviem darbiniekiem, kad darba vietā mums principā gandrīz vairāk var pavadīt laiku nekā mājās. Ja mēs ņemam dienas laiku, kad cilvēks neguļ, tad 8 stundas no tām ir darba vietā. Tad veidosim to darbu tā, ka mums ir pašiem patīkami un gribas nākt uz darbu un nenogurstam darbā. Un pēdējais ir kopā. Šis komandas darbs ir. Viens ir komandas darbs, kā teikt, tajā mazajā komandā, kā piemēram mūsu gadījumā sterilizācijā Ines ar savu komandu. Tāpat tās ir sava komanda ir operācijas zālē, tāpat sava komanda ir nodeļā. Un tad ir sadarbības tam šitā komandā. Ja? Un tas ir tāds arī process vai situācija, kas arī prasa nemitīgus uzlabojumus, jo cilvēki mainās, situācijas mainās, un šī sadarbība visu laiku ir jāuzlabo. Bet, ja mēs runājam par tādu uzņēmumu, tādu sekmīgu attīstību, par uzņēmuma, kā teikt, efektīvu darbību un par tādu labvēlīgu vidi, tad šis komandas darbs un sadarbības ar komandām ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un te es gribētu uzsvērt arī to, ka jāiet mums uz to, kad ir tā mūsdienīga pieeja, ka mēs komandas dalībnieki visi esam līdzvērtīgi. Jo arī es, kad ieju operāciju zālē, esmu dr. Sannes Petronis, un tad es esmu viens no komandas dalībniekiem. Līdz ar to es daru savu darbu, es arī ņemu vērā citu cilvēku viedokli, un esmu tāds pats kā visi pārējie. Un tāpat arī runājot par struktūru vienībām, ja, kad ir ļoti nozīmīgi gan pats sterilizācijas nodaļa, ļoti nozīmīgi ir operāciju bloks, ļoti nozīmīgi ir ārstnieciskās nodaļas. Un arī visi atbalsta procesi ļoti, ļoti nozīmīgi, lai mēs visi varētu kopā strādāt. Un šeit nav kāds, kurš būtu pārāks par kādu, jo būtībā viens no otra ir atkarīgi. Tas tāpat kā cilvēka organisms. Nevar teikt, ka labā kājas staigāšana ir svarīgākā kā kreisā. Abas kājas mums ir vajadzīgas. Jo tikai lietojot abas kājas, mēs varam skriet, mēs varam staigāt. Un kas ir būtiskākās visā tajā, kad šis profesionāli cilvēcīgi kopā strādājot, lielākais ieguvējs, un tas vispār, kāpēc mēs to darām, ir šis pacients. Tā kā visa centrā ir pacients. Ja? Tad, kad mēs esam profesionāli, tad, kad mēs esam cilvēcīgi, un kad mēs visu darām kopā, tad vislielākais ieguvējs ir tieši pacients. Līdz ar to es teiktu, gribētu novēlēt jums konferencē tādu veiksmīgu konferenci šo 2 dienu garumā, un lai jums izdodas profesionāli visu izrunāt un cilvēcīgi izrunāt un sajusties visiem kopā. Jo visi kopā mēs katrs savā slimnīcā varēsim uzlabot šo pacientu drošību, pacientu pieredzi un arī visā valstī kopumā. Tā, lai mēs varam droši viens pie otra iet uz operācijām, droši viens pie otra iet ārstēties. Tā kā liels paldies par uzaicinājumu vēlreiz un novēlam visiem veiksmi. Paldies! Paldies Petroņa kungam. Tagad es došu vārdu Ingai, jo viņa man it kā ir, menedžeris par jautājumiem un visu pārējo.